Sveiki, sveiki! Nu tad aplūkosim 2023. gada augstākā līmeņa eksāmena matemātikā 4. daļu, tātad kompleksus uzdevumus. Un mēs sākam ar šādu vienādojumu, kurā mums parādās logaritmi. Ko mēs darīsim? Mēs iesaistīsim tātad dažas logaritmiskās izteiksmes, mēs izmantosim vienu īpašību. Mēs redzam, ka visur ir logaritms pie 2 no x, logaritms pie 2 no x, bet te pēkšņi ir logaritms pie 2 no 64x. Tas tā, vispārīgi vienādojumi ir vienkāršāki tad, ja mums ir pilnīgi vienādas izteiksmes. Un labā ziņa ir tāda, ka mēs varam izmantot vienu no logaritmu īpašībām, kas nozīmē, ja mums ir logaritms no reizinātāja, mēs to varam sadalīt divos logaritmus no katra reizinātāja pasolījumu. To mēs arī izdarām. Tad mēs iegūstam logaritmus pie 2 kvadrātā no x mīnus logaritmus pie 2 no x mīnus logaritmus pie 2 no 64. Samaini skaitītājs vietām. Tas nekas dalīts ar 2 plus logaritmu pie 2 no x vienāds ar 2. Un mēs tagad izdarīsim divas lietas. Pirmkārt, mēs varam pilnīgi precīzi izrēķināt logaritmu pie 2 no 64. Tā ir skaitliska izteiksme, un tā ir vienāda ar 6. Kāpēc? Tāpēc, ka 2 sastajā pakāpē ir vienāds ar 64. Otrakārt, un to var arī kalkulatorā mierīgi iemest un paskatīties, kas sanāk. Otrakārt, mēs veiksim aizstāšanu, substitūciju. Tā kā mums visur tagad ir logaritms pie 2 no x, mēs varam aizstāt. Galvenais šis rezultāts t, ar ko es aizstāju, nedrīkst būt vienāds ar -2. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja logaritms ir vienāds ar -2, tad saucējs kļūst par 0. Nu, tagad skatāmies, te ir t kvadrātā, mīnus t mīnus 6. Šeit ir 2 plus t, vienāds ar 2. Mums ir daļveida vienādojums tagad. Pareizināsim ar t plus 2, tā atbrīvojoties no saucēja kreisajā pusē. Kā mana kolēģe teica, bērniem nepatīk daļas, tāpēc mēs varam tā arī atbrīvoties. Vienkārši piereizinot šo saucēju otrā pusē. Tad t kvadrātā mīnus. Atkal ir nedaudz karsts, tāpēc var ķerties planšete. Mīnus t mīnus 6 ir 2t plus 4. Sakārtojot visu vienā pusē, mēs atņemam 2t no abām pusēm. Tas nozīmē, ka šeit tagad būs mīnus 3t. Mēs atņemam 4. Tas nozīmē, ka te tagad būs mīnus 10. Un tagad mēs varam izmantot ieta teorēmu. T kvadrātā mīnus 3t mīnus 10. Tas nozīmē, ka reizinājums starp saknēm būs mīnus 10. Summa ir 3. Un tad jautājums. Kādas ir saknes, lai tā reizinājums sanāk mīnus 10 un summa 3, 5 un mīnus 2. Bet mīnus 2 mēs iepriekš jau atrunājām, ka tā ir nederīga sakne. Tas bija lūk. Šeit, kad mēs izcēlām, ka t nedrīkst būt vienāds ar mīnus 2. Tas nozīmē, ka t ir vienāds ar 5. Logaritms pie 2 no x ir vienāds ar 5. Kā noteikt x-u? Tas nozīmē, ka tas ir 2 5. pakāpē. Atbilde ir 32. Un tā ir atbilde uz šo vienādojumu. Iesim tālāk. Mums tagad jānosaka funkcijas ekstrēmi. Pieļauju, ka nāksies arī tos klasificēt. Lai noteikti funkcijas ekstrēmus, procedūra ir šāda. Mēs atvasinām. Un atvasinājums ir vienāds ar mīnus 3x kvadrātā plus 6x un 2 pazūd. Un atvasinājums tiek pielīdzināts 0. Iznesot ārā 3 un x, mums paliek iekšā, iekavās mīnus x plus 2, un tas mums dod divas saknes. 0 un 2. Un tāpēc mēs tagad aplūkosim kaut ko līdzīgi intervālu metodē.
To var dažādos veidos izpildīt. Bet tagad mums ir tā, ka mums šeit ir 0, šeit ir 2. Un šeit mums ir tādi kā 3 intervāli. Un mēs skatīsimies, kāda ir vispirms atvasinājuma zīme katrā no šiem 3 intervāliem. Tātad šeit mums ir mīnus bezgalība līdz 0, te ir no 0 līdz 2, un te ir no 2 līdz plus bezgalībai. Tā, ja es ielieku šeit no šī intervāla kādu vērtību, teiksim, -1, es iegūstu, ka pirmais reizinātājs ir negatīvs, un otrais reizinātājs ir pozitīvs. Tāpēc kopsumā mums ir kaut kas negatīvs. Tas par pašu funkciju f no x pasaka, ka funkcija būs dilstoša. Ja? Tas ir kaut kas, kas dilst. Savukārt, ja es paņemu kaut ko no šī intervāla, teiksim 1, un ielieku iekšā, es secinu, ka man ir 3, un ka man šeit ir 3 kā reiznotājs, šeit ir plus 1 kā reiznotājs, es iegūstu kaut ko pozitīvu. Tātad funkcija aug. Tātad atvasinātajā izteiksmē mums ir jāieliek kāda vērtība no intervāla, jānosaka zīme, un tā pateiks, vai funkcija dilst vai aug. Spēcot, es ielieku kaut ko šeit, kaut ko no šī intervāla, teiksim, plus 3, un man sanāk 9 reizes -1, tas ir kaut kas negatīvs, un atkal dilst. Tad mēs esam noteikuši monotonitātes intervālus, kur funkcija aug, kur funkcija dilst, bet tas nav pats galvenais uzdevums, mums vajag ekstrēmus. Kā šis palīdz noteikt ekstrēmus? Lieta tāda, ka, ja tev sākumā funkcija dilst un pēc tam aug, un tad atkal dilst, tas nozīmē, ka kādā brīdī tu sasniedz vismazāko vērtību, un tas ir minimums, un kādā brīdī tu sasniedz vislielāko vērtību, tas ir maksimums. Tātad x ir 0 ir tas, ko mēs sauksim par minimuma punktu. Precīzāk, lokālā minimuma punktu. Un f no 0 ir vienkārši 2, kad izrēķini. Tas ir lokālais minimums. Es pieļauju, ka nesūtīs arī, ja jūs rakstīsiet vienkārši minimums, bet katram gadījumam lokālais minimums. Un tad x ir 2. Tas ir funkcijas maksimuma punkts, jo tur no augšanas pāriet uz dilšanu. Tas nozīmē, ka f no 2, kas mums ir -2 kubā, plus 3 reiz 2 kvadrātā, plus 2 ir -8 plus 12 plus 2 ir vienāds ar 6. Un tas ir lokālais maksimums. Un šādi jūs varat noskaidrot ekstrēmu punktus un tos klasificēt lokālais minimums un lokālais maksimums. Noteikti ekstrēms nozīmē, ka jūs arī pasakāt, kurš ir maksimums un kurš ir minimums. 24. uzdevumā mums būs jāformulē vispārīga sakarība. Kvadrātā ar malas garumu A ievelk riņķi, tajā ievelk vēl vienu kvadrātu, tajā ievelk vēl vienu riņķi, tajā būtu vēl vienu kvadrātu un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Varam šo situāciju uzzīmēt. Zīmējums noteikti nebūs ļoti precīzs, bet tas ir labākais, ko mēs tā varam iegūt. Tāda kvadrāts, riņķis, tajā ir vēl viens kvadrāts, tajā ir vēl viens riņķis. Šai līnijai nebija jābūt. Izsēsās par daudz. Nu, planšeta man šodien ļoti spītējās pretī. Es tāpēc iezīmēšu šo pēdējo kvadrātu. Nu, principā 3 punktiņas nozīmē, ka viss turpinās. Sākotnējais kvadrāta malas galums ir A. Tad mums ir jāizrēķina malas garums otrajam kvadrātam. Labi. Un otrā kvadrāta malas garums principā būs jānosaka šādi. Lūk, rādijus par otrā kvadrāta
Tā kā sasaistās ar rādījus? Rādījus riņķim. Pirmā riņķa līnijas rādījus principā ir puse no A. Tad kāda ir saistības ar pirmā riņķa rādījusu un otrā riņķa malas garumu? Izrādās diagonāla ir vienāda ar diametru, diviem rādījusiem. Tāpēc apzīmēšu ar x. X kvadrātā plus x kvadrātā ir 2r kvadrātā. X kvadrātā plus x kvadrātā ir 4r kvadrātā. 2x kvadrātā ir 4r kvadrātā. X kvadrātā ir 2r kvadrātā. X ir kvadrāta sakne no 2r reiz kvadrāta sakne no 2 principā. Bet rādījus ir vienāds ar, kā mēs noteicām, a dalīts ar 2, un tad ir kvadrāta sakne no 2. Lūk šādi. Tā mēs noteicām otrā kvadrāta malas garumu saistībā ar A. Tagad par B. Mums jānosaka, kā būs ar 10. kvadrātu. Ja tad, kad mēs to atkārtosim tagad vēl 8 reizes. Tad mēs pieredzējām kvadrāta sakni no 2 un dalījām ar 2. Lai iegūtu otro. Lai iegūtu vēl 10, mums to vajag izdarīt tagad vēl 8 papildus reizes. A kvadrāta sakni no 2 9. dalīts ar 2 10. Paskatīšos, varbūt kalkulators var vienkāršot šo izteiksmi. Iespējams, ka var gan. Nē, kalkulators to nedara. Tā, gudri darot, mēs zinām, ka tas ir vienkārši a kvadrāta sakne no 2 8. lai iegūtu pēc iespējas smukāku risinājumu. Bet iespējams, ka daudziem vērtētājiem arī šis būs kā derīgi. Un tas nozīmē, ka mums principā kvadrāta sakne no 2 tiek celt 8. pakāpē. Tas ir tas pats, kas 2 celt 4. pakāpē. 2 reiz mazākā pakāpē. Un tāpēc mums ir šī pakāpju starpība. 2 4. 2 10. Tur ir saīsināšanās tā, ka paliek saucējā 2 6. Te paliek kvadrāta sakne, te paliek A. Bet mēs tikko noskaidrojam arī, kāda ir tā sāsē noteikti katra nākamā kvadrāta. Šo te katra nākamā kvadrātā malas garumu. Uz principā, ja ir rentais, mums ir jāreizina kvadrāta sakne no 2 dalīts ar 2. Otrajam vajadzētu izdarīt 1 reizi, trešajam 2 reizes un tā tālāk, tāpēc n-1 reizi. Tāpēc šī ir tā atbilde. Es tikko pamanīju, ka B var izteikt vēl arī līdz galam. Te ir 64. A kvadrāta sakne no 2. Un tā ir galīgā atbilde. Arī B, piemēram. B apakšpunktam. Iesim tālāk. 25. uzdevums. Mums ar matemātiskās indukcijas metodi ir jāpierāda šis vienādojums. Matemātiskās indukcijas metode sastāv no 4 soļiem. Sāksim ar bāzi. Bāze nozīmē, ka jūs pārbaudat, vai kādā gadījumā šis strādā. Es pārbaudīšu, piemēram, n ir 1. Un tā kā mums ir jāpierāda summa, esiet uzmanīgi. Summa tas reizē nozīmē arī, kurā vietā jūs apstājaties, kad jūs ņemat kreisā puse. Es rakstīšu LHS, tas nozīmē kreisās puses izteiksme. Left hand side, viena puse. Right hand side, labās puses izteiksme ir 1 dalīts ar 1 plus 1. N vietā ieliekot 1. Ir 1 dalīts ar 2. Sakrīt. Man parasti nepārāk patīk, ka tev ir jāpierāda, ka summa ir vienā ar kaut kādu izteiksmu, un tu pārbaudi tikai pie N ir 1. Tas nozīmē, ka neparāda tieši to, ka tur ir summa. Tāpēc es paskatīšos pie reizes arī N ir 2. Tā profiloksēja var teikt 1 dalīts ar 1 reiz 2 plus 1 dalīts ar 2 reiz 3. Tātad 1 puse plus 1 sestdaļa. 3 sestdaļas pret 1 plus 1 sestdaļa. Tās ir 4 sestdaļas. Tas ir 2 dalīts ar 3.
Un labā puse ir 2 dalīts ar 2 plus 1, kas tiešām arī ir 2 trešdaļas. Tad mēs zinām, ka bāzē mums viss sanāk. Tālāk seko induktīvais pieņēmums. Es negribu rakstīt visu vārdu. Induktīvais pieņēmums. Un tas nozīmē, ka tas vienkārši pasaka, eksistē kāds konkrēts skaitlis K, kas ir naturālais skaitlis, kur, ja tu ņem visus šos summas elementus līdz kātajam, rezultātā tu iegūsti K dalīts ar K plus 1. Un tāpēc tālāk seko induktīvā pārēja. Induktīvā pārēja nozīmē, ka mēs gāzīsim domino kauliņus. Mēs parādīsim, ka, ja strādā pie K, strādā pie K plus 1. Tas nozīmē, ka mums izmantošu vēlreiz šos apzīmējumus right hand side un left hand side. Right hand side ir K plus 1 un K plus 1 plus 1, ir vienkārši K plus 1 dalīts ar K plus 2. Tad N vietā ievietojot K plus 1. Un left hand sides tagad. Kreisā puse. Tas nozīmē, ka visa šī summa 1 dalīts ar 1 plus 1 reiz 2 plus 1 dalīts ar 2 reiz 3 plus tauts punkte plus K reiz K plus 1 plus K plus 1 reiz ievietojot iekšā K plus 1. Otrajā reiz iekavās sanāks K plus 2. Kāpēc es uzrakstīju ne tikai šo pēdējo, bet arī iepriekšējo? Tāpēc, ka tālākais, kas būs, mēs sasaistīsim šo ar induktīvo pieņēmumu. Tātad šo, ko es tagad iezīmēju, šos pirmos saskaitāmos, mēs varam sasaistīt ar induktīvo pieņēmumu. Izrādās pēc induktīvo pieņēmumu šis viss ir vienāds ar šo labās puses izteiksmi, K dalīts ar K plus 1. Un jāpieskaita vēl šis pēdējais saskaitāmais. Paplašināsim izteiksmi, paplašināsim daļu, kas ir pirmā no tām divām. Tātad K reiz K plus 2 dalīts ar K plus 1 un K plus 2. Un mums ir kopīgs saucējs. K plus 1, K plus 2 tagad. Atvērsim iekavas kreisajā pusē. K kvadrātā plus 2K plus 1. Un mēs zinām, ka lūk, tas ir tas pats, kas K plus 1 kvadrātā. Un, protams, ir iespējams rakstīt kā K plus 1, K plus 1, bet tā kā esat augstākajā līmenī, gan jau, ka zināt, ka vienkārši arī tāpat var saīsināt. Šeit tad ir iespējams saīsināt. Un mēs saīsinām pa vienam K plus 1, kas ir reizinātājs. Rezultātā mēs iegūstam K plus 1 dalīts ar K plus 2. Darīts. Un parasti seko vēl pēdējais solis, ko es pierakstīšu šeit maliņā. Secinājums. Šī summa, tā negribas to pārrakstīt, rakstīšu uzreiz. Tauts punkti, tā drīkst, ir vienāda ar n dalīts ar plus 1 visām n vērtībām. N, kas ir naturālais skaitlis vērtībām. Ja, tā mēs pierādām matemātiskās funkcijas metodu šo gadījumu. Nu, tad vēl
Tā, cik mums uzdevumi, vajadzētu būt vēl vienam. Pārbaudas darbā ir 6 jautājumi. Katram jautājumam dotas 4 atbildes, no kurām tieši viena ir pareiza. Skolēnam nav zināšana, tāpēc atbild visiem jautājumiem viņš izvēlas uz pilnīgu labu laimi, uz pilnīgu nejaušību. Jāprēķina varbūtība, ka viņš atbildēs pareizi vismaz uz 5 jautājumiem, un atbildi izsaka procentos, nopaļojot līdz 100. Tad vismaz 5. Pārtulkosim uzreiz tādā gadījumā, lai mums ir konkrēti 5 vai 6. Un tas nozīmē, ka varbūtība, kad x ir vismaz 5, nozīmē varbūtību, kad x ir 5, un varbūtība, kad x ir 6. Šie notikumi nevar iestāties vienlaicīgi, tāpēc mēs varam droši rakstīt x ir 5 plus x ir 6. Un kā to nosaka? Izrādās, šis ir binomiālais sadalījums. Tas nozīmē, ka katrs eksperiments ir ar tieši tādu pašu varbūtību. Tas tiek atkārtos, un mēs uzskaitām, cik reizes mums ir iestājusies labvēlīgā varbūtība. Šajā gadījumā uz n ir 6, p ir 1/4, jeb 0,25, un q, kas ir nelabvēlīgā notikuma iestāšanās varbūtība, 0,75. Un mēs varam šo izrisināt pēc formulas, kas ir formula lapā, šādi. Un mums to vajadzēs izdarīt tikai 2 reizes. Es labāk pieturēšos arī pie šī apzīmējuma. P pie 6,05 ir C 5,6 reiz 0,25. 5. reiz 0,75, 6 mīnus 5, tad 1. Lai noteiktu C koeficientus. Es negribu rakstīt to garo izteiksmi, kas ir kombinācijām iekšā kalkulatorā. Es labāk izmantošu Paskāla 3 stūri. Tā šeit bija jābūt 5, es atvainojos. Uztaisam Paskāla 3 stūri. Paskāla 3 stūri princips, kā atceramies, ir vienkārši summa no 2 kaimiņiem augšā. 6, 15, 20, 15, 6, 1. Un šī ir 6. rinda. Nozīmē, ka n ir 6. Nozīmē, ka šeit mēs varam dabūt C5,6. Šeit sākās ar C0,6, te ir C1,6 un tā tālāk. C5,6 un C6,6. Mums vajag C5,6, tad mēs zinām, ka mums vajag 6 reizes 0,25 5. reiz 0,75. Nu, ne katrajā pakāpē. Pirmajā pakāpē. Tas nozīmē, ka nekādā pakāpē. Reiz 0,75, un mēs iegūstam nopaļojot līdz 100. Būs grūti apaļot līdz 100, jo tas ir tāds ārkārtīgi mazs skaitlis. Tā, izsakot procentos, šis mums būs, vispirms es uzrakstīšu daļās, 0,00439. Es paņemšu starp rezultātu ekstra ciparu. Tātad 0,439%. Maz. Šādu uzdevumu klasiski mēģinums parādīt, ka lūk ir jāmācās, lai sasniegtu cerēto rezultātu. C6,6. Tātad, lai noteikti varbūtība, ka x ir 6. Tātad pareizo atbilžu skaits ir 6. Mums šeit būs šādi. Tātad C6,6 ir 1. Tad ir 0,25. 6. pakāpē. 0,75. 0. pakāpē arī ir 1. Tad 1/4. 6. pakāpē. Tas ir 0,00024, jeb procentos izsakot 0,024%. Tad kopējā varbūtība, atbilžu skaits vismaz 5,
ir 0,439% uz 0,024%, kas kopā principā apaļojot uz diviem cipariem aiz komata, ja būs līdz simtaļām, nozīmē 0,46%. Nu tā, vienā no bišķi virs 200 gadījumiem jums var paveikties. Bet 0,46% noteikti neliekās tāds drošs variants. Un tā arī ir. Ja tev vajag 5 vai 6 jautājumus atbildēt pareizi, un tev ir viena no 4 iespēja dabūt katru no tiem pareizi, šāda ir tā situācija. Un lūk, ar to mēs arī esam beiguši. Cerams, ka noderēja. Tiekamies jau, nezinu, augstskolā. Lai veicās!